cita darbu dari, tikai tu to paveikt vari. Izglāb mazu melu mūšu, piena krūzē iekritušu. Šīs dienas darbs ir priecāties visiem, lieliem un maziem. Kristers ir liels, bet savā ziņā mūžīgais bērns. Tāpēc viņa māma dara visu, lai Kristeram būtu laba dzīve. Un tāpēc šie svētki. Tā pozitīvā atdeve no tiem cilvēkiem, tās emocijas ir tādas, ka viņas ir reti ar ko salīdzināmas. Es domāju, ka tā ir tā atbilde, kāpēc es to daru. Lielākais izaicinājums ir tas, ka viņam pēc 18 gadiem viņam vairs nav kur iet, jo viņam skola bija beigusies. Un tad viņš vienkārši bija mājās, joprojām principā ir mājās 24 stundas, 7 dienas nedēļā. Un par cik viņš nevar palikt bez uzraudzības, tad, protams, tas ir diezgan liels izaicinājums. Ieva Rosne vada sociālo uzņēmumu, un tagad viņas mērķis ir attīstīt nodarbinātības platformu, kur Kristers un citi atrastu darbu, kuru var un spēj paveikt. Mērķis, kāpēc es to daru, ir, protams, primāri izdarīt tā, lai man Kristeram ir jēgpilna nodarbošanās, un pēc tam arī tas, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem, jo šādi cilvēki jau Latvijā, kā mans dēls, ir vairāk kā 30 000. Kristers nerunā, bet tas nav traucējis ielūgt uz svētkiem tik daudz draugu. Toties viņš raksta ļoti jaukus ielūgumus, uzaicina draugus, uzaicina mūziķus un izveido svētkus sev un savējiem. Jā, tā kā mēs ar prieku atsaucāmies Rockgrupa Kāposti ar Desiņām. Tas ir reāls nosaukums. Protams, mēs esam Valmieras teātra izrāde Smieklu sasaukšanās un Kāposti ar Desiņām. Tas ir neatņemama sastāvdaļa. Un tagad gods iesildošā grupa Dzelzs Vilkam. Būt brīžos, ka var palīdzēt klāt, ja tu vari ko darīt un palīdzēt. Tas vienmēr ir svarīgi. Tāds prieks un tāda atmosfēra, tā burbuļi lido. Un es teikšu tā, man uzreiz gribās palikt vēl pēc Rockgrupas koncerta vēl padauzīties. Ļoti liels prieks, kad vispār ir šādi te pasākumi. Mēs atbraucām no Salaspils ar mūsu jauniešiem visiem. Jā, un baudām šo skaisto dienu. Man patīk pilnīgi viss. Pie saldēm es tikus. Jā. Ļoti jautri pavadu laiku. Te ir koncerts, tā kā mēs visi esam laimīgi un priecīgi. Burbuļi aizlidos, dziesma izskanēs, bet arī Kristers grib labu jēgpilnu dzīvi. Un viņa mamma un jau arī daudzi draugi dara visu, lai tā tiešām būtu. Aija Kīns, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.